Situācija veselības nozarē sāk uzlaboties. Par to ir pārliecināta Ogres slimnīcas vadība, kas vienojusies ar Veselības ministriju par papildus līdzekļu piešķiršanu. 2012. gadam papildus saņemti vairāk nekā 250 000 latu, kas tiks novirzīti tieši terapeitisko slimnieku ārstēšanai. Un arī ķirurģisko pacientu ārstēšana šī gadījumā salīdzinot ar pagājušo gadu no 244 latiem ir palielināta uz 419, kas arī ir ļoti liels palielinājums, 70–80%. Un līdz ar to mēs varam tiešām teikt, ka slimnieki var justies droši, ka šogad nebūs sliktāk kā pagājušajā gadā un atsevišķās jomās pat būs labāk. Iepriekš slimnīcu vadītāji pauduši sašutumu par kvalificēto medicīnas darbinieku aizbraukšanu no Latvijas. Kā norāda Ogres slimnīcas vadītājs, šobrīd iestāde ar darbiniekiem ir nokomplektēta. Daļa darbinieku pārnākuši no slēgtās Aizroklas slimnīcas, dežūrēt uz Ogri brauc arī ārsti no Rīgas. Lai darbiniekus noturētu, daļa no valsts piešķirtā finansējuma tiks novirzīta tieši personāla algu fondā. Būs tāda stabilitāte, jo ļoti grūti ir ārstiem, māsām strādāt, faktiski sēžot par 2–3 mēnešiem uz koferiem, nezinot, kā būs nākotnē, vai skatoties, vai braukt uz īriju strādāt, vai palikt tepat. Ja? Un faktiski es domāju, ka tas būtu ļoti liela stabilitāte. Tas arī ietekmē uz pacientu un ārstu attiecības, jo, teiksim, ja tas ārsts neapvienos to savu darbu vai neziņā tādā, ja, tad arī, faktiski, varbūt kāda nevajadzīga konflikta rodās vai kas pārējais. Joprojām nav skaidrības par 11 lokālo daudzprofilu slimnīcu nākotni. Veselības norēķinu centrs nav palielinājis kvotu skaitu, tāpēc arī Ogrē pacienti tiek novirzīti uz ambulatoru aprūpi. Es ļoti augstu vērtēju to, ka ir nokārtots tas, kas saistās gan ar uzņemšanas nodaļu, gan pacientu plūsmu šķirošanu, jo tieši tādā veidā attīstot šo šķirošanu jau pirms stacionēšanas posmā, mēs efektīvi izmantojam naudu. Un līdz ar to stiprinot tieši ambulatoro daļu un dienas stacionāru, ir iespējams ar to pašu naudas daudzumu daudz vairāk pacientiem nodrošināt ārstēšanu. Tas ir jau tā novilkts tās līnijas, ka vairāk nav iespējams samazināt to pacientu skaitu. It kā varbūt jau tā taisnība, ka tie cilvēki varētu ārstēties mājās, bet zinot Latvijas to sociālo-ekonomiskos tos rādītājus, zinot to, ka tas cilvēks nav spējīgs izbraukāt šur vai tur, zinot mūsu cilvēku to apzinīgumu sociālo vai apzinīgumu pret savu veselību, ja, nav vairs vienkārši mazāk to pacientu skaitu iespējams dabūt. Vēl februāra mēnesī Ogres slimnīca bija viena no 3, kam tika piešķirta vismazākā naudas vienība viena pacienta ārstēšanai. Lai gan Nacionālais veselības centrs solīs norēķināties par visiem ārstētajiem, līdzīgā situācijā slimnīca nonāca pērn, kad par vairāk kā 2000 pacientu ārstēšanu slimnīca valsts finansējumu nesaņēma. Vidēji gadā Ogres slimnīcā pakalpojumu saņem 6000 cilvēku. Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.